Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Gaisma aust pār tevi. Šodienas rakstu vieta. Taisnajiem viņš tumsībā uzaust kā gaisma. 112. psalms, 4. pants. Šodienas pārdomas. Dievs vienmēr ir ar mums. To mēs, kas viņam uzticamies, zinām. 112. psalma autors uzsver, ka mūsu dzīves tumšajos brīžos Dievs ar savu klātbūtni pagodinās īpašā veidā. Tad, kad klājas labi, nevienmēr mēs spējam Dieva klātbūtni novērtēt. Taču viss mainās dzīves grūtībās un vētrās, brīžos, kad tikai Dievs spēj mūs glābt. Ja tavā dzīvē viss ir satumsis tik ļoti, ka nav iespējams vairs saskatīt izeju, zini, ka tu atrodies īstajā vietā, lai Dieva gaisma uzaustu. Risinājums var rasties pēkšņi, kā negaidīta labvēlība, kā dziedināšana, kā spēka pieplūdums. Piemēram, vienu brīdi tu esi cīnījies ar parādu, un te negaidīti rodas jauns līgums, jauns paaugstinājums, jauns risinājums, un rezultātā tu esi vairāk kā nodrošināts. Kas notika? Gaisma uzausa. Šodienas lūkšana. Tēvs, paldies, ka manos dzīves tumšākajos brīžos, kuros es neredzu izeju, tu uzausti kā gaisma. Tu rādi un rādi man ceļu. Paldies, ka tu vienmēr esi ar mani. Paldies, ka tu vēdi mani uz priekšu jaunās uzvarās. Jēzus vārdā. Āmen.